Apustuļu darbi, 25. nodaļa. Tad nu Fests, zemes valdību uzņēmis, gāja pēc 3 dienām no Cezarejas uz Jeruzalemi, un tur viņam augstais priesteris un augstākie no jūdiem sūdzējās pret Pāvilu, un viņu lūdza, žēlastības prasīdami pret viņu, ka tas viņu uz Jeruzalemi sūtītu, glūnēdami, ka viņu uz ceļa nokautu. Tad Fests atbildēja, ka Pāvils topotu sargāts Cezarejā, un ka viņš pats gribot drīz turp aiziet. Kas nu jūsu starpā to var, tā viņš sacīja, tie lai līdz noiet un to apsūdz, ja kāda vaina ir pie šā vīra. Un kad viņš pie tiem vairāk kā 10 dienas bija palicis, tad viņš nāca uz Cezareju, un 2. dienā uz soļa krēsla sēdēdams, viņš pavēlēja Pāvilu atvest. Un kad tas bija atnācis, tad tie no Jeruzalemes nākušie jūdi apkārt stāvēja daudz un smagas vainas pret Pāvilu nesdami, ko tie nevarēja pierādīt, jo tas tā aizstāvējās. Es neko neesmu grēkojis ne pret jūdu bauslību, ne pret Dieva namu, ne pret ķeizaru. Bet Fests, gribēdams jūdiem paprātam darīt, atbildēja un uz Pāvilu sacīja, vai tu gribi uz Jeruzalemi iet, lai es tevi tur tiesāju par šīm lietām? Bet Pāvils sacīja, es stāvu ķeizara soļa krēsla priekšā, tur man pienākas tapt tiesātam. Jūdiem es nekādu netaisnību neesmu darījis, kā arī tu, jo labi zini. Bet ja es netaisnību esmu darījis un nāvi kaut kā pelnījis, tad es neliedzos mirt. Bet ja tas nav nekas, par ko tie mani apsūdz, tad neviens pēc viņu patikšanas mani viņiem nevar nodot. Es piesaucu ķeizaru. Tad Fests ar runas kungiem sarunājies, atbildēja, ķeizaru tu esi piesaucis, pie ķeizara tev būs noiet. Bet kad kādas dienas bija pagājušas, tad ķēniņš Agripa un Bernike nāca uz Cezareju, Festu apsveicināt. Un kad tie kādas dienas tur bija pakavējušies, Fests ķēniņam sacīja, Pāvila lietas sacīdams, šie ir viens vīrs no Felika atstāts cietumā. Par to, kad es biju Jeruzalemē, augstie priesteļi un jūdu vecēji pienesa sūdzību un lūdza spriedumu pret viņu. Tiem es atbildēju, romiešiem nav ieradums kādu cilvēku nodot uz nomaitāšanu, pirms tas, kas apsūdzēts, apsūdzētājs nav redzējis savā priekšā un nav vaļu dabūjis par to sūdzību aizstāvēties. Kad nu tie šeit bija sanākuši, tad es bez nekādas kavēšanās 2. dienā uz soļa krēsla sēdēdams pavēlēju to vīru atvest. Pret to apsūdzētāji stāvēdami nekādu lietu nav pienesuši, ko es par ļaunu būtu uzskatījis. Bet tiem bija kādi jautājumi pret viņu par savu pašu ticību un par kādu Jēzu, kas esot nomiris, par ko Pāvils sacīja, viņu esam dzīvu. Un šo strīda lietu labi nesaprasdams, es sacīju, vai tas gribot uz Jeruzalemi iet un tur par šīm lietām likties tiesāties. Bet, kad Pāvils prasīja, lai uz paša ķeizara spriedumu taptu sargāts, tad es pavēlēju to sargāt, tiekams es viņu pie ķeizara sūtīšu. Un Agripa sacīja uz Festu, es pats arī dzen šo cilvēku gribētu dzirdēt. Un viņš sacīja, rīt tu to dzirdēsi. Tad nu 2. dienā, kad Agripa un Bernike ar lielu greznību nāca un ar virsniekiem un pilsētas augstiem vīriem iegāja tiesas tamā, Pāvils pēc Festa pavēles tap atvests. Un Fests sacīja, Agripa, ķēniņ un visi jūsu vīri, kas klāt esat, jūs šo redzat, par ko visa jūdu draudze, kā Jeruzalemē, tā arī šeit, mani ir piesaukusi un brēc, ka tam nebūs vairs dzīvot. Bet es esmu atradis, ka tas neko nav darījis, ar ko nāvi būtu pelnījis, un tādēļ, ka tas pats ķeizaru ir piesaucis, tad es esmu spriedis viņu sūtīt. Bet man par šo nav nekādas skaidrības, ko valdniekam lai rakstu. Tādēļ es jums to esmu priekšā vedis, un visvairāk tev, ķēniņ Agripa, lai es pēc notikušas iztaujāšanas zinu, kas jāraksta, jo man šķiet aplamu lietu esam vienu saistītu sūtīt un vainu pret to neuzrādīt. Rutes grāmata, 1. un 2. nodaļa. Tanīs dienās, kad soģi valdīja, bija bats zemē, un viens vīrs no Bētlemes Jūdā nogāja piemist Moāba klajumos ar savu sievu un saviem 2 dēliem.
un vīra vārds bija Elimelehs, un viņa sievas vārds Naomija, un viņa abu dēlu vārdi bija Mahlons un Kiljons, efratieši no Betlemes Jūdā, un tie nāca Moāba klajumos, un tur palika. Un Elimelehs, Naomijas vīrs, nomira, un viņa palika viena ar saviem 2 dēliem. Tie sev ņēma moābiešu sievas, pirmās vārds bija Orpa, un otrs vārds Rute, un tie tur palika kādus 10 gadus. Tad arī šie abi, Mahlons un Kiljons, nomira, un sieva palika viena pēc saviem 2 dēliem un pēc sava vīra. Un viņa cēlās ar savām vedeklām un griezās atpakaļ no Moāba klajumiem, jo tā bija dzirdējusi Moāba zemē, ka tas kungs Jahve savus ļaudis piemeklējis un viņiem maizi devis. Tāpēc viņa aizgāja no vietas, kur tā bija, un viņas abas vedeklas ar viņu. Un kad viņi pa ceļu gāja, pāriet uz Jūdas zemi, tad Naomija sacīja uz savām abām vedeklām: Ejiet, griezieties atpakaļ ik viena uz savas mātes namu, lai tas kungs Jahve žēlastību pie jums dara, itin kā jūs esat darījušas pie aizgājušiem un pie manis. Lai tas kungs Jahve jums dod, ka jūs dusu atrodat ik viena sava vīra namā. Un viņi tās skūpstīja. Tad tās pacēla savu balsi un raudāja, un tās sacīja uz viņu: Mēs gribam tev līdzi iet pie taviem ļaudīm. Bet Naomija sacīja: Griezieties atpakaļ, manas meitas, kāpēc jums man iet līdzi, vai tad man vēl 2 dēli varētu būt manā klēpī, kas jums varētu būt par vīriem? Griezieties atpakaļ, manas meitas, ejiet, jo es esmu par vecu, lai ietu pie vīra. Kad es tā sacītu, man vēl ir cerība, un ja man šinī naktī vīrs gadītos, un es dēlus dzemdētu, vai tad jūs gaidītu, kamēr tie uzaugtu, vai tad jūs ieslēgtos un pie vīra neietu? Ne tā, manas meitas, man iet daudz grūtāk nekā jums, jo tā kunga Jahves roka pret mani izstiepusies. Tad tās pacēla savu balsi un raudāja atkal, un Orpa skūpstīja savu vīra māti, bet Rute palika pie viņas. Tad tā sacīja: Redzi, tava vīra brāļa sieva griezusies atpakaļ pie saviem ļaudīm un pie sava dieva, seko arī tu sava brāļa sievai. Bet Rute sacīja: Nespied mani tevi atstāt un no tevis aiziet, jo kurp tu iesi, arī es iešu, un kur tu mitīsi, tur arī es mitīšu. Tavi ļaudis ir mani ļaudis, un tavs dievs ir mans dievs. Kur tu mirsi, tur es miršu, un tur gribu tapt aprakta. Lai tas kungs Jahve man šā un tā dara, nāve vien mani un tevi šķirs. Kad nu viņi redzēja, ka šī bija stipri apņēmusies viņai iet līdzi, tad viņi mitējās to pierunāt. Un abas gāja, kamēr nāca uz Betlemi. Un notikās, kad viņas Betlemē nonāca, tad cēlās visa pilsēta par tām, un tie sacīja: Vai šī nav Naomija? Bet viņa uz tiem sacīja: Nesauciet mani par Naomiju, jauko, sauciet mani par Māru, rūgto, jo tas visvarenais man piesūtījis lielu sirds rūgtumu. Pilnais aizgāju, bet tukšai tas kungs Jahve man licis atpakaļ griezties. Kāpēc jūs mani sauksit Naomiju, kad tomēr tas kungs Jahve pret mani liecību devis, un tas visvarenais mani apbēdinājis? Tā Naomija griezās atpakaļ, un Rute, moābiešu sieva, viņas vedekla, līdz ar viņu griezās atpakaļ no Moāba, un tās nāca uz Betlemi ap miežu pļaujamo laiku. Un Naomijai bija radinieks no viņas vīra, ļoti turīgs vīrs no Elimeleha rada, un viņa vārds bija Boās. Tad Rute, moābiešu sieva, sacīja uz Naomiju: Ļauj man jau tīrumā iet, tad es vārpas aiz tā lasīšu, kura acīs es žēlastību atradīšu. Un tā uz viņu sacīja: Ej, mana meita. Tad viņa gāja un nāca un lasīja tīrumā aiz pļāvējiem, un notikās, ka tīrums piederēja Boāsam, kas bija no Elimeleha rada. Un redzi, Boās nāca no Betlemes un sacīja uz pļāvējiem: Tas kungs Jahve, lai jums palīdz, un tie sacīja uz viņu: Tas kungs Jahve, lai tevi svētī. Tad Boās sacīja uz savu puisi, kas bija celts pār pļāvējiem: Kas tā tāda jaunā sieviete? Un puisis, kas bija celts pār pļāvējiem, atbildēja un sacīja: Šī ir jaunā moābiešu sieva, kas ar Naomiju ir atpakaļ griezusies no Moāba zemes.
un tā sacīja, ļauj man jau vārpas lasīt un krāt kūlīšus starpā aiz pļāvējiem. Tā viņa nākusi un palikusi agri no rīta līdz šim laikam, un viņa daudz nepaliek mājās. Tad Boās sacīja uz Ruti, klausies, mana meita, neej tu citā tīrumā lasīt, tev arī nebūs no šejienes aiziet, bet šeit tev būs turēties pie manām kalponēm. Tavas acis, lai skatās uz to tīrumu, ko tie pļaus, un tu staigā aiz tiem, es arī puišiem esmu pavēlējis, ka neviens lai tevi neaiztiek, un kad tev slāpst, tad ej pie traukiem un dzer no tā, ko puiši būs smēluši. Tad viņa metās uz sava vaiga un klanījās pie zemes, un uz viņu sacīja, kāpēc es žēlastību esmu atradusi tavās acīs, ka tu mani uzlūko, un es tomēr esmu sveša? Un Boās atbildēja un uz viņu sacīja, man ir stāstīts viss, ko tu esi darījusi pie savas vīra mātes pēc sava vīra nāves, un ka tu esi atstājusi savu tēvu un savu māti un savu dzimtas zemi un gājusi pie ļaudīm, ko tu iepriekš nepazini. Lai tas kungs Jahve tev atmaksā, ko tu darījusi, un tava alga, lai ir pilnīga no tā kunga Jahves, Izraēla dieva, apakš kuras spārniem tu esi nākusi patvērumu dabūt. Un viņa sacīja, lai es žēlastību atrodu tavās acīs, mans kungs, jo tu mani esi iepriecinājis un savu kalponi mīlīgi uzrunājis, jebšu es neesmu kā viena no tavām kalponēm. Un Boās uz viņu sacīja, ap ēdamo laiku nāc šurp un ēd no maizes un iemērc savu kumosu skābumā. Tad viņa apsēdās pie pļāvējiem, un viņai pasniedza ceptas vārpas, un tā ēda un paēda, un viņai vēl palika pāri. Kad nu viņa cēlās atkal lasīt, tad Boās pavēlēja saviem puišiem un sacīja, lai viņa arī starp kūlīšiem lasa, un nedariet viņai kauna. Izvelc arī dzen viņai no kūlīšiem, lai tur paliek, ka viņa to salasa, un nerājiet viņu. Tā viņa lasīja pa tīrumu līdz vakaram, un izkūla, ko viņa bija salasījusi, un tas bija kāda ēfa miežu. Un viņa to ņēma un nāca pilsētā, un viņas vīra māte redzēja, ko tā bija salasījusi. Tad viņa izvilka un viņai deva, kas viņai ēdot bija atlicis. Tad viņas vīra māte uz viņu sacīja, kur tu šodien esi lasījusi, un kur tu esi strādājusi? Svētīts, lai ir, kas tevi uzlūkojis. Un viņa stāstīja savai vīra mātei, pie kā tā bija strādājusi, un sacīja, tā vīra vārds, pie kā es šodien esmu strādājusi, ir Boās. Tad Naomī sacījusi savu vedeklu, svētīts, lai tas ir no tā kunga Jahves, kas savu žēlastību nav atrāvis ne no dzīviem, ne no mirušiem. Un Naomī uz viņu sacīja, tas vīrs mums ir rada, no mūsu tuviniekiem viņš ir. Tad Rute, moabiešu sieva, sacīja, viņš arī uz mani sacīja, turies pie manīm ļaudīm, kamēr tie visu manu pļaušanu būs pabeiguši. Tad Naomī sacīja uz savu vedeklu Ruti, tas ir labi, mana meita, ka tu ar viņu kalponēm izej, lai citā tīrumā tev nedara pāri. Tā viņa turējās pie Boāsa kalponēm, lasīdama, kamēr miežu pļaušana un kviešu pļaušana bija pabeigta, un dzīvoja pie savas vīra mātes. Četrdesmit 7. psalms, tā kunga Jahves augstība. Koraha bērnu dziesma, dziedātāju vadonim. Plaukšķiniet priecīgi visi ļaudis, un gavilējiet Dievam ar priecīgu balsi, jo tas kungs Jahve, visaugstākais, ir bijājams, liels ķēniņš pa visu zemi. Viņš sadzīs tautas apakš mums un ļaudis apakš mūsu kājām. Viņš mums izrauga mūsu mantojumu, Jēkaba godību, ko viņš mīļo. Dievs uzkāpja ar gaviliem, tas kungs Jahve ar skaļu bazūni. Dziediet slavu Dievam, dziediet slavu mūsu ķēniņam, dziediet slavu, jo Dievs ir ķēniņš pār visu zemi, dziediet viņam ar sapratni. Dievs valda pār pagāniem, Dievs sēž uz sava svētā krēsla. Tautu lielkungi sapulcējušies par tautu Ābrahāma Dievam, jo zemes vairogs pieder Dievam. Viņš ir ļoti paaugstināts.